Čau visiem manā UB moto kanālā. Ko, draugi, šodien būs ilgi gaidītais video. Daudz gribēja redzēt, kā nopulēt mašīnu, kā saka, mājas apstākļos arī. Un parādīšu, kā es to darīšu visu, ko ar kādiem pastām, ar kādām ripām. Es domāju, ka daudziem tas būs, kā saka, noderīgi. Kaut kā tā, jā, un pulēsim mēs šodien E81. Var jau redzēt, kāds viņš izstās briesmīgs saulē. Uzliekam laiku, abonējam kanālu. Ja patiks vidīgs, protams, uzliekam laikus obligāti. Un rakstiet arī komentāros, kas jums, pēc video, vai jums patīk vai nē, un rakstiet, kas jums interesē. Tā kā, jā, tagad parādīšu, ar ko mēs pastāstīšu visu secību. Secību, kā es to darīšu visu, un kāpēc to darīšu, un ar kādiem materiāliem strādāšu. Tā kā, laižam skatīties. Tā, draugi, kur ir viss arsenāls, kas mums šodien būs. Tas nav arsenāls, to mēs noliekam maliņā. Jā. Tā, ar ko mēs sāksim? Sākumā mums vispār ir jāsāk ar to, kad mašīnu vajadzētu normāli nomazgāt, attīrīt un tā tālāk, lai pulējot ripa nesitās ciet un lai tīra virsbūve ir. Tā kā sāksim mēs vispār ar pirmo, ka mēs mašīnu ņemsim un tā kā sākumā uztaisīsim pirmo fāzi, mēs viņu vienkārši nomazgāsim. Es jau viņus nomazgājis, lielos visus netīrumus. Un nākamais gājiens vienkārši ir dariet tā, uzliekiet putas vienkārši un nomazgājiet viņu sākumā, lai nav kaut kādas smiltis, dubļi un tā tālāk. Un pēc tam mēs ķeramies klāt. Noņemsim nosti bitumu. Šitas ir ļoti labs bituma noņēmējs. Jā, mēs noņemsim sākumā bitumu nost. Pēc tam, kā uzsmidzinām mēs mašīnai virsū. Un pēc tam mēs viņu, varbūt, ja vajag, paberžam ar kaut kādu mikrošķiedras lupa, tikai ne ar kaut kādām asām švamēm, tad tur būs savilkts švīks un tā tālāk. Tā kā, jā, uzsmidzinām, pagaidām kādas 3-5 minūtes un mazgājam nost, pēc tam apstamies, ja tur viss sities vai neķerās. Un ar lupatiņu. Pēc tam nākamais gājiens mums ir ņemam, tā kā atzelžojam. Kā saka, atzelžojam tās metāliskās daļas. Otrs variants ir ņemt ar šito klejbāru un ar plastelīnu to, kā saka, visu rīvēt nosti. Pēc tā visa procesa, pēc piķa noņemšanas. Bet ļoti labs līdzeklis ir diskiem. Viņi tu vienkārši uzsmidzina virsū un forši viss te, viņš paliek tā kā sarkans visu un notek visu nost un nomazgā un viss. Ja kaut kā tā, tas būtu ar attīrīšanu. Un runājot tālāk par pastām un ripām, reku man ir villiņa īsā. Man patīk ar šito villiņu strādāt ar īso no Makšaina. K9 pasta kohu. Ļoti labi iet kopā, forši pulējās. Un var pulēt ar ekcentrisko mašīnīti. Reku man ir šāda te, ar no Makšaina ļoti. Nav dārga. Tāpat viņa savu funkciju pilda var ar šitādu. Un reku man arī ir no Makšaina, reku ir rotors. Tas vienkārši viņš uz riņķi griežās, bet ar rotoru jābūt baigi uzmanīgam, jo var pārsvilināt laku. Viņš labāk, foršāk ņem nost visu tā švīks ārā, visu, bet baigi uzmanīgi. Ja kāds grib pats paprovēt sākumā, iesaku šito mašīnīti. Viņš arī šitā mašīnīti neatstāja tik daudz galagrāmas uz mašīnu, pēc tam ir mazāk vienkārši. Jo ar rotoru, kad tu mauc, vienkārši galagrāmas paliek, tas ir vienkārši. Pirmais ir šitais mums.
Šitais mums ir pirmais, gan jau parādīšu pulējot, kā es viņu pulēšu. Vēl ir variants ir šitāda te mikro šiedri kopā. Šitādus vēl neesmu mēģinājis, reku vēl ir arī īsā villa. Te ir garāka villa, garo villu man īsti nepatīk kaut kā. Man patīk ar īso, un pēc tam, kad mēs mašīnu nopulējam, protams, sākumā mēs arī reku ir attaukotais. Ka mašīnu nomazgājam, visu sadaram, visu atzaužojam, vienkārši uz šito te uzsmidzinām, notīram, ataukojam visu. Jā, un pēc tam ātros vilcienos mēs mašīnu nopulējam ar šito un pārējām, pēc tam pāri ar M3. Tas ir domāts galagramam, spīdumam lielākam, un mēs ejam ar mīkstošu švamīti. Ko arī koku švami. No koku šķēmī, tā kā vot. Šitās te divas pastas un mašīna spīdēs un laistīsies. Keramiku. Jā, liksim keramiku. Nu, to jūs redzēsiet vidīgi beigās, pa lielam parādīšu, kā viņu liekās. Es tur nefilmēšu, ka es visu mašīnu pulēs pa kaut kādiem gabaliem parādīšu, piemēram, kaut ko. Protams, arī uzliksim uz stikliem saucamo antilietu. Jā, no Inovakāra glāzes Elend. Baigi labais itāļu ražojums. Šito iesaku es uzliku semakām arī keramiku un šito ESS5, nu vienkārši pašlaik forši strādā. Tā kā jā, tagad ķeramies klāt, atpiķojam mašīnu, mazgājam. Mums ir šitais un vienkārši smidzinām viņu pa visu virsbūvi virsū, vienkārši nebaidaties, liekiet visu virsū. Galvenais ir pa sāniem, pa logiem nevajag baigi. Galvenais pa sāniem aizmuguri, kur vairāk piķis tiek virsū. Šādi te mēs viņu sapūkšam. Šito te līdzi vienkārši smidzinām virsū, pilnīgi visur. Visur mēs tur varam smidzināt viņu virsū. Diskiem visur viņu vajag pūst virsū. Noiešu visu mašīnu un tad jau jāpagaida kāds 3-4 minūtes. Esam visu mašīnu mēs tā kā nosmidzinājuši. Reku var redzēt jau kāda notiek reakcija. Liks sarkans. Un tie ir tie saucamie metāliskie putekļi. Viņus vajag dabūt nost. Pagaidam 2-3 minūtes un mazgājam nost visu šito pasākumu. Esam nonākuši pie pašas mazgāšanas pa lielam. Šampūniņš, švamīte. Un es, piemēram, sāku ar diskiem mazgāt visu diskiem. Pēc tam ar putu pistoli pārēju pāri visu mašīnu. Nomazgāju, noslauku un visu. Un zenu iekšā garāžā. Un tad jau, lai bišķi vajag, lai viņi apžūs normāli, lai nav viss slapja. Un tad var sākt pulēt. Tā kā es tur nerādīšu, kā es tur mazgāju, tas tur tā kā skatāmies. Mums ir rekuru iedzīti iekšā, nomazgāts viss. Un tagad parādīšu zem lampām, kāda viņi mums izstāst. Visi viņi ir apšveikāti ļoti pat. Ja? To visu pasākumu. Jā, reka var smuki redzēt mums visu, kāda viņa mums izstās. Tagad filmē ar iPhone var labāk tā kvalitāte, laikam. Var foršāk redzēt. Kur ir viss. Tās tā kā matēts, tā kā
Re, kur viss. Mums reka jumts arī mums ir tādiem tā kā punktiem no ūdens vai no kā. Pienākusi nākamā diena un atkal esam pie darbiem klāt. Pulkstenis pastieties, cik jau ir. Jau sākam maukt, lai varētu visu forši paspēt. Tā kā jā, re, kur jau šeit es nopalējis jumtu, to es nerādīju jums. Jumtiņš ir nopalēs un paņēmu eksperimentu pēc parādīšu. Tagad ot jums. Šeit mēs noiesim ar rotoru vai šeit. Un tur noiesim ar ekscentru. Un tagad paņemsim lampu, parādīšu, kā te izskatās. Šāds te vat mums izstās visa mašīna. Vat. Redziet, kāda izstās viņa visa saskrāpēta. Noiešu ar rotoru šeit. Un pēc tam te noiesim ar ekscentru. Arī, ka mums ir ekscentrs, ies ar šito. Tā kā, jā, tā kā maucam. Šeit es iekur nogāju ar rotoru. Šito gabalu. Šito augšdaļu līdz pusē es nogāju ar orbitālu. Šeit mums, protams, visi švīkās. Tā. Šeit mēs ar orbitālo redzam, pa lielam ir vēl pa kādai švīkai paliks. Kā šeit redzam, te nav pulēts, te orbitālo iet pāri. Kā mēs šeit redzam, šeit ir ar iet ar rotoru, švīkas. Var teikt, vispār nav, tikai ir galogrāmas. Tā kā jā. Tā kā domāju, labāk ir ar rotoru iet, viņš švīks ņem labāk ārā. Es tam vienkārši otro kārtu pāriešu ar orbitālo, ar šito, viņi ir šito. Labāks mums ir rotors ar šo te vilnu. Šitas ņem arī, bet tomēr tas ir labāks. Tā kā, jā. Es domāju, es jums tur visu nefilmēšu, kā es tur pulēju. Es domāju, parādīšu jums beigās gala rezultātu. Mašīna mums ir sapulēta. Un beidzot laiks keramikai. Šādi te viņa izstās. Neko sāksim likt keramiku virsū. Reik mums ir džeoniņš. No džeona. Bišķiņ paliks, cerams, pietiksies. Vajag 2 lupatiņas. Un, protams, mums arī vajag aplikātoru. Kā saka, tā pārmēģināšu jums pafilmēt un parādīt ar vienu roku, kā tas viss būs. Viņš bišķi nav pagājušās reizi tāds tā kā kristalizējies. Vienkārši pilinam virsū. To pirmo vajag vairāk, tā kā bišķiņ. Sākam likt virsū. Vienkārši liekam pa kaut kādam gabalam. Tā, lai nepaliek par hodi. Pagaidām kādas 10-15 sekundes un slaukam nost vienkārši un viss. Lai viņi bišķi lakā ieēdās. Bet labāk ir skatīties pēc instrukcijas. Un slaucīsim nost, viņi var redzēt, ka viņi lēnām vēl sāk vilkties. Un tad viņi var slaucīt nost. Opa. Mierīgi mēs viņu vieglām kustībām noslaukam. Keramika iedos tādu baigi labo efektu, tumšā krāsa un mašīna vienkārši labāk mazgāsies.
Būs labs hidrohops. Ziniet kā viss ūdentiņš mums smuki tek nost. Vispār mums nekas nestāv virsū. Nu ko, mums ir pienākusi nākamā diena. Vakar visu dienu pulēju mašīnu, var teikt, un pašā vakarā tika uzlikt keramiku. Tā kā jā, bija ko pačakarēties, bija baigi apskrāpēt. Bet mašīna izstās vienkārši bombīgi. Tā izdzīšu vēl ārā. Vienkārši krāsa palikusi tāda dziļāka, tumšāka. Tāda, nu, jā, vajadzēja vienkārši mašīnēt kāds 12-13 stundas pastāvēt, nu, ka keramiku uzliek, nu, ārā nevajag dzīt. Tā kā jā, varbūt es viņu izdzīšu ārā, un tad jau parādīšu, kāda viņa izstās ārā. Bet var redzēt jau no aizmugurs, kāda tā krāsiņa izstās. Tāda sočnā. Tā, va, draugi, sanāca mums tāds te video par šo te mazo E81. Viņš tagad sapulēts, smuks. Tā kā neko. Un jā, gribēju teikt, it kā keramika, ja tu viņu pareizi kopu mazgā, viņi turās līdz gadam virsū. Nu, gads pusotrs, bet nu, to mēs patestēsim, redzēsim. Speciāls šampūns arī, ja tev keramika ir uzlikta un vajag mazgāt ar to, lai viņu ilgāk saglabātu to visu pasākumu. Kaut kā tā kā nekas tur grūts nav, to var izdarīt, bet nu, tas ir laiks, liels laiks jāpavada to visu darot. Tā kā kaut kā tā, ja patika vidīgs, uzliekam laiku, abonējam kanālu, un tad jau tiekamies, kā saka, citos jaunos vidikos. Davai, čau viņi!